Šodien mēs runāsim par mūsu pārejas laikmetu. Latvijas sabiedrība laik pa laikam iepriecina, es teiktu, pēdiņās ar zināmu informāciju. Pagājušajā nedēļā, piemēram, parādījās materiāls internetā ar virsrakstu Latvija strauji noveco. Šajā materiālā bija runa par aizvadītajiem 20 gadiem, par bērnu samazināšanos aizvadītajos 20 gados, kad no 1991. Gada līdz 2011. gadam bērnu skaits samazinājies ir par 7,3% Latvijā, 7. vieta Eiropas Savienībā. Un pensionāru pieaugums no 65 gadu veciem cilvēkiem, šis skaits ir pieaudzis par 6,5%, otrā vieta Eiropas Savienībā. Un 2011. gadā Latvijā vecāki cilvēki par 65 gadiem ir 18,4%. Eiropas Savienībā arī bērnu skaits ir samazinājies aizvadītajos 14 gados par vidēji par 3,7%, un pensionāru pieaugums ir par 3,6%. Latvijas iedzīvotāji šodien lielā mērā zina, kā notiek dīvainas lietas. Pirmkārt, samazinās dzimstība, un otrkārt zina, kā pieaug pensionāru skaits, jeb citiem vārdiem sakot, kā sabiedrība noveco. Iespējams, ka ne visi zina, ka šis process ir globāls process, planetārs process. Ne visi noteikti zina, ka mēs dzīvojam demografiskās pārejas laikmetā, kad notiek dīvainas lietas visas planētas mērogā, un šīs lietas skar ne tikai Latviju. Tāpat ne visi, protams, zina, kāda loma ir demogrāfijai, cilvēku skaitam mūsu dzīvē. Mēs šodien redzam, ka process aptver ne tikai Latviju, un mēs šodien, protams, redzam, ka demogrāfija izmaina visu kultūru. Šie skaitļi par to, ka Latvija noveco, un noveco ne tikai Latvija, bet arī citas rietumu zemes, šie skaitļi atsaucās uz mūsu dzīvi. Mēs redzam to arī Latvijā. Mēs ļoti labi Latvijā redzam, ka faktiski visa mūsu saimnieciskā darbība, piemēram, tīrzniecība, arī sociālā apgāde, pieskaņojas jaunai situācijai, ka mūsu sabiedrībā vecu cilvēku skaits ir ļoti liels. Mēs redzam, ka rodas bērnu deficīts. Rodas, bērni nedzimst, un bērnu skaits nav liels, un mēs redzam, ka tas noved savukārt arī pie bērnu tirdzniecības. Par bērniem, maksā lielu naudu, bērnus var pārdot un tā tālāk. Pret bērniem veids veselu rindu noziegums. Arī to mēs redzam, un arī tas ir saistīts ar visām tām pārmaiņām, kas notiek uz planētas. Lieta ir tā, ka mēs dzīvojam demografiskās pārejas laikmetā. Tas ir unikāls laikmets cilvēces vēsturē. Par šo tēmu es esmu jau diezgan daudz runājis. Speciāli veltot video materiālus ir grāmatās par to rakstīts. Es atkārtošu tikai galveno. Šis pārejas laikmets turpinās 90 gadus. Mēs pašlaik esam kaut kur vidū. Viņš sākās 20. gadsimta 60. gados un turpināsies līdz šī gadsimta vidū, līdz 2050. gadiem. Šajā pārejas laikmetā ļoti strauji pieaug citu rasu dzimstība, izņemot baltās rases dzimstību. Baltie cilvēki noveco, izmirst, un pieaug, protams, planētas iedzīvotāju skaits kopumā. Ja 1960. gadā uz planētas dzīvoja tikai 3 miljardi cilvēku, tad 2000. gadā jau pēc 40 gadiem uz planētas dzīvoja jau 6 miljardi iedzīvotāji. Pašlaik ir jau vairāk nekā 7 miljardi iedzīvotāji.
Katru minūti uz planētas dzimst vairāk nekā 20 bērnu. Nu, ir arī zināms skaits, protams, mirst, taču kopējais dzimstības līmenis pašlaik attīstās ļoti, ļoti strauji. Nu, saprotams, ka tam ir noteiktas sekas. Šodien zinātne jau ir sasniegusi tādu līmeni, kā droši runā par demogrāfiju planetārā mērogā, runā par to, ka planētas kopējais iedzīvotājs skaits ir jāvērtē kā viena vesela sistēma. Planētas iedzīvotājs skaits faktiski ir vienota sistēma. Un tas nozīmē, ka demogrāfija un viss, skatīt, šīs lietas neattīstās tikai kādās tur atsevišķās zemēs, atsevišķos kontinentos. Cilvēce funkcionē kā vienots veselums. Tā ir ļoti jauna atziņa šodien izveidojusies. Viņa izveidojusies burtiski pirms dažiem gadu desmitiem tikai. Nevisai stabili viņa vēl ir pat zinātniskajās aprindās, politiķu aprindās, bet kopumā jāsaka, ka šī atziņa, kā cilvēce funkcionē kā vienots veselums, protams, nostiprinās un viņai ir objektīvs pamats. Šai demografiskai pārējai ir, protams, milzīgas sekas. Milzīgas sekas, kas ietekmē cilvēku dzīvi visdažādākajos segmentos. Par šīm sekām mēs parunāsim citu reizi atsevišķi, jo tā noteikti ir atsevišķa saruna, pie tam acīm redzot neviena saruna par šīs demografiskās pārējas sekām, garīgās dzīves līmenī, morālās dzīves līmenī, izglītībā, saimnieciskajā darbībā un tā tālāk. Tātad, ko mēs zinām, runājot par cilvēku dzīvi kopumā? Mēs zinām to, ka pirmkārt to, ka cilvēku dzīvi ietekmē demogrāfija, ietekmē iedzīvotāju skaits. Kā jau es teicu, tā atziņa ir ļoti jauna. Šī atziņa nostiprinājās tieši šajā unikālajā pārejas laikmetā mūsdienās, tas ir pārejas laikmets, kas ir viens no spilgtākajiem pārejas laikmetiem cilvēces vēsturē. Pirmkārt, tātad mēs zinām, kā demogrāfija ietekmē mūsu dzīvi. Taču faktiski mūsu dzīvi ietekmē ne tikai demogrāfija. Mūsu dzīvi ietekmē ne tikai demogrāfija, jo faktiski pašu demogrāfiju ietekmē citi procesi, par kuriem mēs šodien jau zinām ļoti daudz, bet, protams, ne visu mēs zinām par to, kas ietekmē šīs demografiskās izmaiņas. Jo jautājums ir ļoti, ļoti interesants, un jautājums ir ļoti būtisks, jo uzreiz, kad tiem cilvēkiem, kuri iepazīstas ar šo demografisko statistiku, ar to, ka no 1960. gadiem ļoti strauji pieaug iedzīvotāju skaits, pie tam pieaug tikai citu rasu pārstāvu iedzīvotāju skaits, protams, ka uzreiz var būt jautājums, kādēļ tas notiek. Atbilde uz šo jautājumu, kādēļ tas notiek, nav viegla, jo mūsu zināšanas par šīm lietām, lai atbildētu uz šo jautājumu, par šiem nosacījumiem, par demografisko sprādzienu nosacījumiem, mūsu zināšanas pagaidām ir ļoti niecīgas. Šīs zināšanas ir niecīgas dažādu iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir tāds, ka tādā plašākā mērogā un pat zinātņu aprindās, humanitāro, sociālo zinātņu aprindās šīs zināšanas ir niecīgas tāpēc, kā es sapratu, ar šīm lietām ilgu laiku un līdz šim galvenokārt nodarbojās slēgtas iestādes, militārās iestādes, kas bija, kā teikt, ietilpa armijas dažādu spēcdienestu struktūrās.
šīs struktūras pētīja šos jautājumus un, protams, nepublicēja šos materiālus. Un tikai aizvadītajos 20 gados sakarā galvenokārt ar PSRS sabrukumu, ar visas armijas pat sabrukumu, specdienestu sabrukumu, tagad ir pieejama zināma informācija. Runa ir par kosmoloģisko ietekmi, runa ir par Saules ietekmi, runa ir par planetāri, kā teikt, tādu kosmoģeofizikālu ietekmi uz mūsu dzīvi. Mēs šodien, protams, ļoti labi redzam, ka šī ietekme ir. Vispopulārākā, protams, ir Saules ietekme, jo šodien gandrīz jebkurš cilvēks, protams, zina un saprot, ka Saules aktivitātes ietekmē cilvēku dzīvi. Mēs jūtamies atšķirīgi Saules uzplaiksnījumu gadījumos, Saules, kā teikt, aktivitātes pieauguma laikā mēs jūtamies dažādāk, tīri fiziski jūtamies. Zinātnieki zina, un par to raksta šodien ne tikai zinātniskā literatūrā, bet arī tādā populāra zinātniskā literatūrā, kā Saules aktivitāte atsaucās uz laika apstākļiem, uz rudzu, kā teikt, labības audzēšanu, uz bada periodiem cilvēku dzīvē. Saules aktivitāte ietekmē mirstības pieaugumu. Ir publikācijas, kurās piemēram, ir analizēta Eiropas arhīvi no 13. līdz 18. gadsimtam, un šeit ir noteikti tā saucamā korelācija, tātad sakritība starp Saules aktivitāti un, piemēram, bada periodiem, mirstības pieaugumu cilvēku dzīvē. Cilvēku dzīvi tātad ietekmē demografiskais imperatīvs, demografiskie nosacījumi, un demografija savukārt ietekmē kosmoģeofizikālas parādības. Runa ir par Saules aktivitāti, runa ir par planetāro, kā teikt, planetāro saistību, par, kā teikt, gravitācijas noteikumiem. Runa ir par Zemes iekšējo, kā teikt, stāvokli, par Zemes iekšējām, kā teikt, dažādām pārmaiņām, un arī par pārmaiņām ap Zemi, gan visuma mērogā, gan galaktikas mērogā. Šodien zinātne zina, ka tai pašai Saulei un Zemes un Saules attiecībās pastāv noteikti cikli. Runā par 2000 gadu ciklu, kad pirmajā pusē, kā teikt, dabas enerģija un, kā teikt, un visa, kā teikt, šī enerģētika, kas ir saistīta ar šīm attiecībām, it kā savāc materiālu, apkopo materiālu, formē noteiktu potenciālu pirmajā gadu tūkstotī. Otrajā gadu tūkstotī šis savāktais potenciāls tiek realizēts un tas atspoguļojas arī uz sabiedrības garīgo enerģētisko potenciālu. Atspoguļojas uz cilvēka, kā teikt, cilvēka dzīvi, uz sociālo sfēru. Un šodien zinātne runā pilnīgi atklāti par to, ka no visas, kā teikt, no šīm Zemes un Saules un vispār visa kosmosa attiecībām izmainās arī sabiedrības stāvoklis pat tajā ziņā, ka primitivizējās masu apziņa, pieaug cilvēku, kā teikt, saslimstība, dažādas infekcijas slimības rodas, cilvēku garīgā enerģija samazinās, rodas dažādi konflikti un tā tālāk. Zinātne šodien runā, ka mēs pašlaik dzīvojam arī atsevišķā tādā pārejas laikmetā, kurš ir sācies 20. gadsimta sākumā. Šis pārejas laikmets turpināsies vēl vismaz līdz 21. gadsimta vidum. Tas ir tā saucamais īsais pārejas laikmets, kas aizņem apmēram 250–300 gadus.
kura laikā arī notiek ļoti krasas izmaiņas. Nu, šis materiāls, protams, palīdz izskaidrot, kādēļ šodien ir šīs demografiskā pārēja, šis demografiskais sprādziens citās rasēs. Šis pārējais laikmets no 20. gadsimta sākuma līdz pat 21. gadsimta vidū ir sadalīts vairākos posmos. Un šo posmu materiāls, protams, ir ļoti objektīvs, un apstiprināsies. Mēs zinām, zinātne zina, ka, sāsinājās Saules aktivitāti un visi, šie geofizikālie procesi sāsinājās 80. gadu sākumā. 80. gadu sākumā, kad radās dažādas zemestrīces, vulkānu gāzu izvirdumi bija vairākās vietās, ļoti lieli nogruvumi, zemestrīces, katastrofas, Černobiļa atomzemūdeņu katastrofas. Un tajā pašā laikā bija arī etniskie konflikti, etnisko konfliktu eskalācija gan Āfrikā, gan Balkānos, gan Vidusāzijā, Kaukazā. Sociālos sistēmas sabrukums sākās 80. gadu vidū. Mēs šeit runa, protams, ir par mūsu slaveno perestroiku, par mūsu sociālās sistēmas sabrukumu, kas paralēli savā veidā attīstījās arī rietumu kultūrā un pasaulē vispārējā. Tālāk, nākamais periods ir 90. gadu sākums, no 90. gadu pirmās puses, kad uz planētas bija vesela zemestrīču sērija, Ziemeļpola dreifēšanas ātrums pieauga, magnētiskās asas novirzes tika konstatētas, zemes griešanās asas novirzes tiek konstatētas, kas viss atsaucas arī uz dažādām lokālām krīzēm, strauji pārēju no silta laika apstākļiem uz augstiem apstākļiem. Šajā posmā, piemēram, ļoti pamatīgi attīstās, ja tā varētu teikt, protams, spīda izplatība pasaulē. Tā saucamā intensīvā fāze šajā mazajā ciklā sākās 90. gadu beigās un turpinās līdz 21. gadsimta pirmai trešdaļai. Tas ir tātad laiks, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Zemes orbitālās novirzes ir konstatētas, planētas griešanās asas leņķa noslīde ir konstatēta, planētas orbitālā ātruma samazināšanās. Savukārt, viss tas rada, tādus jauna veida draudus, jo šīs pārmaiņas ir intensīvas un arī intensīvas pārmaiņas ir arī sociāluma dzīvē. Vispārējā haosa veicināšana gan rietumos, gan pasaulē kopumā, ģenētiskā degradācija, zaudē garīgo intelektuālās spējas, jo mēs zinām, kad ir publikācijas, es esmu lasījis grāmatas par to, kurās tiek tīri, statistiski, socioloģisko pētījumu rezultātā pierādīts, ka intelektuālais potenciāls samazinās. Cilvēki, citiem vārdiem sakot, kļūst arvien muļķāki, zaudē morālo, stāju, zaudē imūnās potences, zaudē nespēju pretoties dažādām slimībām. Tas ir mūsu laiks, kurā mēs pašlaik dzīvojam un kurš turpināsies līdz 21. gadsimta 40. gadiem. Tātad kopumā ir jāsaka, kā cilvēku dzīvi ietekmē pirmkārt, protams, demogrāfija, iedzīvotāju skaits, viss ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita, un otrkārt cilvēku dzīvi ietekmē ļoti būtiski, un savukārt arī šo demogrāfiju, dzimstību, mirstību ietekmē tādi plaši kosmoloģiski notikumi, jo šodienas zinātne jau, varētu teikt, tā 100% ir pārliecināta, ka visa tā Ņūtona klasiskā zinātne, kura mācīja mums ilgu laiku, vismaz gadus 300,
visumā valda stabilitāte, visu to mēs varam prognozēt un tā tālāk, ka tie bija ļoti, ļoti lieli maldi. Šodien ir zināms, ka planēta, mūsu planēta ir saistīta ar ļoti plašiem, kā teikt, ar visumu, ar galaktiku, Saules sistēmu. Un ka šeit notiek nemitīga pulsācija, tā ir tāda viļņveidīga, ciklveidīga pulsācija, un ka tas viss būtiski atsaucas uz cilvēku dzīvi. Kā jau es minēju, protams, ka mēs šodien zinām vēl ļoti maz noteikti par to, zinātne ar to nodarbojās, turpina pētīt, dabas zinātnes, saprotams, par to interesējās. Un svarīgākais noteikti ir tas, ka šodien šīs atziņas zinātnes, šie zinātniskie sasniegumi, šīs jaunās atziņas par demogrāfiju un arī par šo kosmoloģisko situāciju sāk ietekmēt un sāk, kā teikt, funkcionēt sabiedrībā visplašākajā apziņas, kā teikt, tādā līmenī. Un tas noteikti ir ļoti svarīgi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt par savu dzīvi, jo zināšanas mums palīdz izdzīvot un zināšanas palīdz mums pārvarēt dažādas grūtības, zināšanas mums palīdz pretoties un sagatavoties dažādiem draudiem, un zināšanas kopumā, protams, atvieglo cilvēku dzīvi. Nezināšana sagādā dažādus konfliktus, dažādus pārpratumus, un nezināšana vienmēr, kā mēs labi saprotam, neko labu mums nevar dot. Paldies!